Kā mācīties gudrāk? Svarīgākais palīglīdzeklis studējot psiholoģiju Latvijas Universitātē man bija prasme atšķirt tēmas, kuras interesē mani un kuras pieprasa apgūt bakalaura programmu. Studiju laikā mācījos visu, ko universitāte spēja iedot, tomēr dažas tēmas bija tuvākas sirdī, tādas kā neiropsiholoģija, komunikācijas treniņi, emociju pētījumi un citas. Paralēli studijām arī vadīju savu kafejnīcu Rīgas centrā un organizēju daudzus izglītojošus seminārus. Sapratu, ka nespēšu visus priekšmetus mācīties uz teicami, tāpēc pieņēmu lēmumu mācīties cik vien iespējami labi varu, sadalot mācības divās daļās. Visu, kas nepārāk interesēja, apguvu labā līmenī, īpaši neiespringstot. Vidēja atzīme tajos priekšmetos bija labi vai ļoti labi. Taču sevišķi uzmanību pievērst tēmām, kas man šķita intriģējošas un par kurām zināju, ka tās zināšanas izmantošu reālajā dzīvē nākotnē. Tur gan atzīmes, gan arī mācīšanās bija augstākā līmenī, ar daudz padziļinātāku interesi. Šeit padalīšos ar dažādiem trikiem, jeb veidiem, kā mācīties gudrāk. Diemžēl jāteic, ka daudzi studenti neizmanto šādas iespējas, un viņiem iet daudz švakāk. Izveido mācīšanās plānu. Tas palīdzēs tev organizēties un ievērot mācību grafiku. Pieraksti, kāpēc mācies un kā saproti savus mērķus, laika grafiku, nepieciešamos resursus, kas vēl tev būs nepieciešams, lai sasniegtu savus mērķus un pārvarētu iespējamās grūtības. Izmanto dažādas mācīšanos resursus. Neierobežo sevi tikai ar vienu mācīšanās resursu. Atrod grāmatas, YouTube video un audio materiālus, interaktīvas programmas un citas līdzīgas resursus, lai padarītu mācīšanos interesantāku un daudzpusīgāku. Piemēram, mūsdienās ChatGPT vai citus mākslīgā intelekta rīkus, lai virzītu domas. Lieto atmiņas palīglīdzekļus. Izmanto dažādas atmiņas trenēšanas palīglīdzekļus, piemēram, vielas atkārtošanu vairākas reizes, prāta kartes, veids piezīmes un fiksē citas savas idejas, lai palīdzētu sev mācīties un atcerēties vajadzīgo informāciju. Mācies interaktīvi. Ne tikai lasot klusi pie sevis, bet pamēģini lasīt skaļi, klausoties sevi vai citos. Pieraksti ar saviem vārdiem, rēķini, zīmē, domājot un runājot. Tā tu palīdzēsi sev iemācīties un atcerēties nepieciešamo informāciju daudz efektīvāk. Ņem pauzes, lai atpūstos. Nesenie pētījumi pierādījuši, ka mēs spējam noturēt uzmanību aptuveni 25 minūtes. Neaizmirsti paņemt pārtraukumu, lai atpūstos, jo smadzenes var nogurt no pārāk ilgiem un intensīviem mācīšanās periodiem. Ņem pauzes, lai atgūtu spēkus un atsvaidzinātu savu prātu. Pārtraukumos ir veselīgi pastaigāties pa māju vai iziet laukā. Nevienmēr ir labi novērst uzmanību sociālajos tīklos, jo smadzenēm neizdodas atpūsties tādā veidā. Taču, ja izmanto sociālos tīklus, tad atceries uzlikt sev laika limitu, jo noteikti gribēs pavadīt internetā daudz vairāk laika. Mācies kopā ar citiem. Grupu darbs ir viens no maniem iecienītākajiem veidiem, ko izmantoju. Arī studējot bakalaura programmā. Daži kursbiedri ieradās pie manis, un mēs kopā mācījāmies eksāmenam. Mācies kopā ar citiem grupā, konkrētai tēmai vai kontroldarbam. Atrod vismaz vienu mācību partneri vai jautā atbalstu skolotājiem. Mācīšanās grupā tev palīdzēs apgūt jaunu informāciju ātrāk, jo kopā ir vieglāk noturēt fokusu, kā arī varēsi mācīties no citu cilvēku pieredzes un zināšanām. Analizē savus kļūdas. Pēc mācīšanās vai pēc kontroldarbiem ir vērtīgi paanalizēt savus kļūdas, lai mazinātu iespēju tām atkārtoties. Pārdomā neatbildētos jautājumus, lai varētu redzēt, kur ir tavas vājās vietas. Nav obligāti jācenšas tās padarīt par stiprajām, tomēr ir svarīgi apzināties, kas tev padodas un kas ne. No tā vien tu jutīsies pārliecinātāks par savām spējām un zināšanām. Uzdevums. Kuru no pierakstītajām idejām esi gatavs iemēģināt šonedēļ? Kas tev vēl nepieciešams, lai to īstenot? Sagatavo visu un izdari. Pēc tam pieraksti, kā tev gāja un atbild uz 3 jautājumiem. Kas izdevās, kas neizdevās, ko darīt citādāk?